Labdien visiem, mani sauc Velta. Šodien manā video būs stāsts gan par šūšanu, gan par adīšanu. Sākumā tātad par šūšanu. Kā jau es esmu vairākos savos video stāstījis, es ne tikai adu, bet arī šuju. Pārsvarā tā ir gultas veļa, bet ik pa brīdim es arī sniedzu tādus šūšanas pakalpojumus, sadarbojos jau gadiem ilgi ar dažām firmām, kurām ik pa brīdim vajag kaut ko sašūt, un tā arī šoreiz esmu saņēmusi 60 metrus kokvilnas audumu tātad man atved uz mājām, un man tagad ir jāķerās kādu šūšanai. Tā nebūs gultas veļa šoreiz, bet tādām bērnu rotaļlietu mājiņām tādi audumu jumtiņi man jāšuj ir. Es parādīšu fotogrāfiju, kā gatavā veidā izskatās tā mājiņa ar to jumtiņu. Tur gan no cita auduma es šuju, tagad ir cits audums mana. Bet tas princips, lai saprastu gatavā veidā, kā tas izskatās. Tātad 60 metrus audumu man atveda, esmu jau sākuši šūt. No sākuma tātad man ir jāpiegriež šis te jumtiņš, pēc tam gar malām jānošuj. Un šim te jumtiņam malās tātad vēl 4 pokcaurumi katrā malā ir jāizšuj. Tātad daļu jau esmu sākusi šūt. Šeit ir jau šis te gatavais jumtiņš. Tātad es pati piegriežu, pēc tam tātad man no kreisās puses ir jānolok maliņa, ir jānošuj, tātad visapkārt jāapšuj, un pēc tam šeit maliņās katrā stūrī, tātad 4 pokcaurumi vēl būs jāizveido. Un tad šai mājiņai, tātad, kad mājiņa ir piestiprināta pie šīs, kad jumtiņš ir piestiprināts pie šīs te mājiņas, tad caur šiem te pokcaurumiem izverās cauri un pie šīs te mājiņas vēl piestiprinās ar 4 tādām jostiņām. Tātad tās jostiņas arī man ir pašai jāpiegriež, jāsašuj, jāpārlok uz pusēm, jāsašuj. Šeit pa vidu es atstāju brīvu vietu, lai to jostiņu var izvērt uz labo pusi. Tad, principā, arī viens komplektiņš ir gatavs. Tātad esmu sašuvusi jau 7 šos te jumtiņus piegriezti, un šeit arī 7 jumtiņiem, katram jumtiņam 4 šīs te lentītes. Josteņas tā esmu sašuvusi, tagad ir tikai jāizver uz labo pusi, pēc tam jānogludina viss, tad jau arī darbs būs pabeigts. Tātad, nākošu nedēļu man adīšanai būs mazāk laika, brīvā laika, nekā parasti, jo man šis te šūšanas tas pakalpojums darbs ir jādod tomēr ātrāk, es nevaru tur mēnešiem ilgi mājās turēt un šūt, kad man ienāk vien prātā. Es nākošu nedēļu tātad visi šie 60 metri būs man izšūti, sašūti, nezinu, kā pareizi jāsaka. Tas par šūšanu arī viss. Tālāk par adīšanu. Tālāk tātad par adīšanu parādīšu, cik tālu tad esmu tikusi ar savu adīto lielo vīru jaku. Diemžēl šo nedēļu jaku nācās man ārdīt. Tātad pagājušā reize, kad es rādīju, manuprāt, jau biju sākus adīt piedurkni, bija apmēram puspiedurkni nodīta. Taču adīju un sapratu, kā piedurkne būs par šauru. Pielaikojām un sapratām, kad ir par šauru, un nācās visu ārdīt ārā un sākt piedurkni adīt atkal no sākuma. Tātad šo pusi vispār es neesmu neko darījusi pagājušu nedēļu, nešuvusi kopā neko. Tātad piedurkne vairāk kā puse bija noadīts un nācās man ārdīt, jo biju nepareizi aprēķinājusi vajadzīgo platumu. Un līdz ar to arī valdziņu skaitu, kāds ir vajadzīgs. Tātad visu izārdīju, un ja no sākuma man bija uzmesti 99 valdziņi apkārt uzņēmu, ap šo te rokriņķa līniju 99 valdziņi, tad nodot kā šo te piedurkni, jau sapratu, ka tas tomēr ir par šauru, izārdīju, un tagad man ir 112 valdziņi uzņemti. Un tad piedurknes platums 30 tā uz pusēm, kad šādi te turam, ir 30 centimetri. Tas ir šim te lielajam izmēram tomēr vairāk piemērots nekā tas iepriekšējais.
platums. Nu, ko gadās arī tā, lai gan atklāt sakot, man jau pašā sākumā, kad es uzņēmu šos te valdziņus, kad bija jau kā 10 centimetri noadīti, man jau tad likās, ka būs pa šauru, bet cerība, kā saka, mirst pēdējā, turpināja tomēr spītīgi adīt, un tad, kad jau gandrīz, kā saka, gatavs ir, tad tomēr sapratu, ka būs jāārda. Nu jā, dažreiz tomēr, nevis dažreiz, bet kārtējo reizi es pārliecinos, ja mums pašā sākumā, ja kaut kas nepatīk, tad labāk ārdīt uzreiz, nevis uz kaut ko cerēt, ja, ka tur kaut kas izmainīsies. Nu, diemžēl tā gadījās arī šoreiz, ja, tā tad ir nodīti vien pāris centimetri. Šeit augšdaļā tā tad var redzēt, ka ar nepabeigto rindu palīdzību esmu izadījusi piedurknēji tādu nelielu nopaļojumu, lai šeit, kur ir šī te paduse mums jau, lai neveidojās tur tāds krokojums. Nu, cerēsim, ka tagad ar šo te platumu, šis te platums būs tas īstais mana. Tā kā, jā, nu pagājušā nedēļa visu, ko nodīja izārdīja. Principā jaka ir palikusi tā, kā bija, tā arī ir tagad, diemžēl. Tālāk parādīšu tātad februārā gatavos darbus, tie ir tikai un vienīgi 4 zeķu pāri. Tātad februārs sākumā es rādīju dziju, no kuras es adīšu zeķis februārī. Man bija tieši plānoši 4 zeķu pāris nodīt, ko es arī esmu izdarījusi. Un tā februārī esmu nodījusi 4 zeķu pārus. Savos video gan šos pārīšus esmu jau rādījusi, bet nu, lai būtu šodien tāds gatavo darbu video. Un tā tad pirmais zeķu pāris, kuru es nodīju, bija zeķes sarkanā krāsā. Kamera nedaudz gan šo krāsu neparāda, kāda ir patiesībā. Mēs redzam tādu spilgti sarkanu, bet patiesībā šīs zeķes ir tādas tumši sarkanas, tāds vairāk uz bordo krāsu, tas tons aiziet. Tātad zeķes es adīju tieši tāpat kā vienmēr, savienojot kopā sarkano nako boho dziju ar 2 šādām te saules dzijām, sarkanā un bordo krāsā, jo sarkanā krāsa bija ļoti, ļoti smalka dzija, pievienoju klāt bordo krāsu, un, lai gan uzmetu valdziņus tikpat, cik vienmēr es adu 4 izmēra zeķiem 52 valdziņus, tomēr šīs zeķes sanāca platākas, jo dzija nedaudz biezākas sanāca, saliekot visas 3 kopā, un tāpēc nodījās zeķu pāris izmēram 41. Zeķes ļoti skaistas, visiem patīk, tā kā man pašai arī patīk. Jā, tātad šāds pirmais zeķu pārīts taps sarkanā krāsā, pēc tam otro pāri es adīju zaļā krāsā, šeit jau man ir izmērs 39, un šeit valdziņi bija 48, arī adats numur 4. Savienoju tātad zeķu dziju šādu zaļu un pievienoju klāt 2 pavidienos šādu te zaļu dziju. Kas šī ir pa zeķu dziju? Esmu aizmirsus, iespējams, ka šī arī ir nako boho dzija, lai gan varētu būt, ka iespējams, ka no Alizē sērijas. Nu, esmu pazaudējusi etiķeti, un šeit ir arī bija tādi dziju atlikumi jau man, no kuriem es adīju šīs te zeķes. Es esmu no tām adītājām, kuras nekad nesaglabā dziju šos te papīrīšus skaistos apkārt, kas ir ficītēm. Es vienmēr kaut kur nolieku un pēc tam izmetu ārā. Neesmu tāda adītāja, tā kā citas, kuras pieraksta vienmēr krāsu numurus un skaisti visu saglabā. Nu, diemžēl tāda es esmu. Bet, nu jā, lai kā nu tur nebūtu, ja šādas zeķes nodījās, zeķes nav ar tādām izteiktām krāsu pārējām. Šeit ir tikai 2 tādas gaišākas krāsas līnijas iadījušās, tādas mierīgas zaļas krāsas zeķītes, 39. izmērs. Tālāk nākošais pāris, kuru es adīju, jau bija spilgtas rozā krāsas. Nu, šī gan nav īsti rozā krāsa, šeit tāda fuksija krāsa vairāk. Tātad zeķes es adīju no šīs te dzijas, savienojot klāt šādu te vilnas dziju pieliekot klāt. Nu, man šeit ir tāds dziju atlikums. Man šīs zeķes es adīju no citas fices. Man bija 2 fices šāda te rozīgas krāsas dzija, bet tad, kad es sāku tā pētīt vairāk, tad izrādījās, ka viena ficīte ir tāda
požākā, spilgtākā krāsā, un otra ir tāda bālāka, lai gan tās pārējas ir vienas un tās pašas, numurs arī dzijām bija viens un tas pats, un pat partija bija tā pati, bet, kaut kā gadījās tāds brāķis, un es šīs te zeķes uzadzīju no tās spilgtākās fices, pieliekot klāt šo te vilnas dziju, un sanāca šādas te skaistas košas zeķes, pie kama, tad, kad es sāku adīt, es uzreiz sapratu, kad es nekādas tur šīs te krāsu pārējas neko nepiemeklēšu zeķiem, kā tā dzija adīsies, bet dīvainā kārtā man izdevās nodīt pilnīgi vienādas šīs te pārējas, neko pat nesaskaņojot. Kaut kā tā dzija tā ļoti, ļoti, ļoti raiti no šīs te fices nāca tādās, tinās ārā tādās vienādās krāsu pārējās. Tātad šis ir izmērs 39, adats numur 4 un 48 baldziņi. Un pēdējais zeķu pārītis ir zeķes zilā krāsā. Tātad arī 40. izmērs, adats numur 4, 52 valdziņi. Un šīs zeķes jau es adīju no šīs te dzijas, Nako Boho, pievienojot klāt 2 pavadienus šo te gaiši zilo dziju. Tātad šī te gaiši zilā dzija 2 pavadienos, un Nako Boho dziju man no citas fices es adīju, man bija 2 ficītes, es to izadīju pilnīgi, un šī te pilnībā šeit ir 100 grami, sanāks vēl vienam zeķu pārim. Tātad, pievienojot gaiši zilo dziju, sanāca šādas te skaistas gaiši zilā krāsā zeķes, tāds melanžēts adījums, jo dzijā nav šeit tāda, neveidojās nekādas krāsu pārējas. Man ļoti patīk zeķes no šīs te dzijas adīt. Man bija uzadīts arī zeķes bordo krāsā, arī nevis ar krāsu tādām pārējām, bet tāds melanžēts adījums. No Nako Boho sērijas ir, manuprāt, vēl kādas 7 krāsas dažādas ar šādu te to adījumu šādi veidojās bez šīm te krāsu pārējām. Tās es noteikti kaut kad arī tuvā nākotnē to dziju nopirkšu. Tātad man no šīs te Nako Boho dzijas janvārī uzadījās vēl viens zeķu pāris, tikai vīru izmērs, un gaiši zilās krāsas vietā es pievienoju šai dzijai šādu te dziju klāt saules, zilgan pelēku, un tad jau adījums izveidojās te šāds te nu varam redzēt, kā viena dzija. Viena un tā pati, bet otra dzija ir dažāda un kāds dažāds adījums izveidojas. Manuprāt, izskatās ļoti, ļoti skaisti. Šeit varētu būt zeķis no sērijas viņai un viņam. Kā jau es teicu, tātad es noteikti pirkšu vēl šo te Nako Boho dziju tieši šādas te, lai veidojās adījums, un tad tīšu klāt dažādas saules dzijas un skatīsimies kopā, kā tad veidosies adījums zeķēs. Tātad šeit ir zeķu dzija, no kuras es sākšu martā adīt zeķes. Janvārī, februārī man bija tāds, tā kā plāns pati sev biju sastādījis, kad obligāti 4 zeķu pāri jānovada. Tad martā man tāda plāna nav, cik sanāks, jo martā man galvenais ir šūšanas darbi, laicīgi viss jāpabeidz. Bet, zeķes tagad es adīšu tādas vienkrāsainas, bez šīm te krāsu pārējām, nekas spilgts un košs arī šeit nav. Tātad savienojumā ar šo te gaišo forzas dziju un šo te šādas krāsas vilnas dziju, zeķu pārītis kāds būs. Tad šeit ir brūnā dzija arī no forzas un brūnā dzija no klipan saules. Tad ir 2 pelēkas dzijas, tātad no šīs te Himalaju sērijas un Alizē dzija un šāda te vilnas dzija, pie kuras dzijas es pievienošu klāt šo te vilnu, grūti pateikt uz doto brīdi, bet man šķiet, ka tā būs Alizē artisana dzija, ko adīšu kaut kā te tāds vairāk tas zilganais abām dzijām ir klāta. Un tad ir bordo krāsa. Bordo krāsas, bordo krāsas, tātad dzija šī ir arī no artisana sērijas,
Un tik daudz man ir šī te klipana saules bordo krāsa dzija. Ekrānā nevar redzēt īsto krāsu, viņa ir tāda vairāk uz bordīgo, te tāds sarkanīgs izskatās. Nu, tas arī ir viss. Atklāt sakot, man pat sāk beigties, jau uz beigām iet, nevis beidzās vēl, ja šī te vispār klipana saules dzija. Nu, tas arī ir viss manos krājumos, kas ir palicis no saules dzijām. Vēl ir nedaudz divi šie te zilie kamoliņi, viens zaļais un šāds te gaiši brūnais kamols, bet šīs ir smalkās vilnas dzijas. Un tas arī viss. Zeķu klipana saules dzija, kuru es esmu pirkus tieši zeķu adīšanai, tad arī ir viss. Vairāk nekā man cita manos krājumos nav. Un arī no šīm te klasiskajām zeķu dzijām arī ir palikuši tikai tādas iesāktas ficītes jau arī nav vairs pa 100 gramiem. Tā kā, martam, aprīlim, jā, man vēl zeķe dzija būs ko adīt, bet pēc tam būs liels zeķu dzijas krājums, pirkums. Es domāju, ka jebkura adītāja sapratīs mani, ko nozīmē, kad mēs dodamies pirkt dziju. Sen esmu bijusi klipana saules veikalā, tā kā labprāt, pēc kāda mēneša došos un papildināšu savus zeķu dzijas krājumus. Nu, no šīm te dzijām tiks adīti vīru izmēri, tātad 43, 44. Nu tā, jā, vēl šeit šī te krāsa ļoti skaista, tāda, skaists tons tiešām. Diemžēl man nav, šeit ir 100 grami šī te dzija, taču man nav nevienas zeķu dzijas, kuru piestāvētu pie šīs te krāsas. Manuprāt, es toreiz vispār speciāli arī pirku, ja nemaldos, no drops dzijām. Es reti, kad pērku citas zeķu dzijas, izņemot, es adu tātad Nako Boho, šī te Himalaya dzija, ja, šeit arī tā Alizē dzija, bet no drops dzijām man nemaz tik daudz zeķu nav, un man šķiet, ka tieši pie šīs te krāsas pirku no drops zeķu dzijām. Krāsa bija tāda piemērot, ļoti skaista zeķis sanāca. Tā ir tāda plūmju krāsa, laikam. Laikam tā mēdz tautā teikt. Nu tādi ir mani adīšanas plāni, zeķu adīšanas plāni. Tas šoreiz arī viss. Paldies, ja noskatījāties, un tiekamies jau kādu citu reizi.